Tā, nu, tagad mēs esam nonākuši ASV galvaspilsētā Vašingtonā un atrodamies Vašingtonas Jēkaba ielā, jeb tepatās Kapitolijas, kas faktiski ir ASV Senāta un pārstāvju palāta nams, ko mēs redzam fonā. Vašingtonā ir daudz kas interesants, galvenokārt visādi muzeji, vēsturiski pieminekļi, un tostarp arī Vašingtona monuments, tas garais, spicais tornis, kas ir redzams daudzās fotogrāfijās un filmu kadros no Vašingtonas. Protams, arī šī Kapitolija ir viena no Vašingtonas ikonām. Un, protams, Baltais nams un tā sauktais atspulgu dīķis, reflecting pool un viss cits, kas veido tādu kā ansambli, kas saucās National Mall. Lai gan īstenībā modernā nozīmē tas nekāds malls nav, jo tur diezko daudz pārdod. Tātad uz priekšu Vašingtonā. Un vēl viena lieta, ka skaidra, ka te nav Rīga un zāle nav nekāda svētā govs, jo pašas Kapitolijas priekšā var spēlēt spēles. Protams, visur atrodama arī ir modrā drošībnieku acs. Viena no interesantākām vietām, kur redzams mēnesis nolaišanās aparāts, ir Nacionālais aviācijas un kosmosa muzejs. Te redzam dažādas visādas Amerikas bijušās raķetes un arī V2 no Vācijas, un šeit ir Lindberga lidmašīna Spirit of St. Louis. Visticamāk, tas ir oriģināls, lai gan to mēs nenoskaidrojam, jo ļoti īsu un ātri izskrējam. 30. gada aviācijas paraugi, pasažieru lidmašīnas, un šeit redzama ir viena no pirmām amerikāņu pasta lidmašīnām. Tāpat arī izstāde, kura redzamas Otrā pasaules kara dažādi iznīcinātāji un lidmašīnas, tostarp arī slavenais Japāņu Zero. Protams, bez politikas neiztikām, šeit notiek demonstrācija, kur tiek pieprasīta valsts apmaksāta medicīna katram amerikānim. Te uzrunā pūlī kāds medicīnas students.